Gribu par 90% uzlabot pārrunu rezultātu? 5 ieteikumi, kā to izdarīt. Pirmais. Zini galvenos lēmumu pieņēmējus, jo, ja tu šobrīd pārrunās nerunā ar to, kurš galā pieņems lēmumu, tad viss, ko tu saki, ir praktiski mazsvarīgs. Otrais. Zināt pretējās puses situāciju. Kā to izdarīt? Uzdot daudz jautājumus, pirms vēl pieņemat lēmumus. Trešais. Parādīt to, ka jums šis darījums nemaz nav tik daudz vajadzīgs, jums ir alternatīvas, bet tāpat laikā radīt otrai pusē steidzamību, kad viņiem ir ātrāk jāpieņem lēmums. Ceturtais. Izpētīt tirgu, jeb izpētīt savas alternatīvas, savu plānu B. Jo, ja te jūs pārunā bez plāna B, tad visticamākais tu viņās zaudēsi. Un pats beidzamais, ja piektais, ir slēdz darījumu atbilstošai situācijai. Ko es ar to domāju? Pielāgojies, meklē risinājumus, varbūt nāc ar plānu C, D vai E, jo skripti un konkrēti scenāriji nav, ir spēles laukums, kurš tev ir jālasa un jāizprot. Ja tu esi pārdevējs un meklē vēl vietu, kur izaugt, tad droši atsūti savu CV uz ritvarstatāver.lv un šīs un vēl daudz citas lietas mēs tev iemācīsim, lai pelnītu vēl krietni vairāk.